Pirmajā nodarbībā mēs runāsim par grima bāzi. Katrai sievietei ir citādāki sejas vaibsti. Galvenais ir iemācīties tiem pievērst uzmanību un pareizi tos akcentēt. Mūsu modelis Valērija, Marija, Anastāsija, Līna palīdzēs mums parādīt, kā labāk un pareizāk strādāt dažādās meikapa tehnikās. Tagad strādāsim ar pūderiem. Vienam meikapam varam izmantot līdz pat 3 dažādiem pūderu toņiem. Pamattonis ir maksimāli pietuvināts sejas ādas dabiskajam tonim. Gaišākās un tumšākās krāsas pūderus izmanto sejas modelēšanai un defektu korigēšanai. Pamattoni uzklājām apļveida kustībām no sejas centra uz malām. Pūderus neliek vienu virs otra. T-zonā izmanto matētu pūderi, pārējām sejas zonām var izmantot gaismu atstarojošo pūderi. Nelielos apsārtumus labo ar pamattoni, nopietnāki sejas ādas defekti tiek korigēti ar neutralizējošo krāsu. Sarkanie plankumi ar zaļo toni, zilos riņķus oranžo toni. Nākamais gaišā toņa nozīmīgais uzdevums ir padarīt atsevišķās sejas zonas telpīskākas. Lindei sejas forma līdzinās kvadrātam, lai vizuāli noapaļotu asos sejas stūrus, tiek iztušēts pamattonis sejas apakšējā daļā. Valērijai sejas forma ir apaļa. Tādēļ tiek akceptēti vaigu kauli, uz tiem uzklājot gaišu akcentu. Tumšās krāsas pudri liekam zem vaigu kauliem, lai apaļu sejas formu vizuāli izstieptu un pietuvinātu ovālam. Turpretī Anastāsijai sejas forma vairāk atbilst 3 stūra formai, ar izceltiem vaigu kauliem un nelielu zodu. Te mēs korigēsim vaigu kaulu formu tā, lai vizuāli sašaurinātu seju. Šajā gadījumā būtiska nozeme ir krāsai. Uzreiz uzklāsim vaigu sārtumu sejas vidusdaļā, tā, lai seja neizskatītos plakana. Marijai seja ir ovālas formas, tāpēc nekādas korekcijas neveicam, tikai akcentējam tās formu. Un lūk, pirmais posms ir veiksmīgi pabeigts. Ir panākts lielisks rezultāts, tāpat kā citos mākslas veidos, piemēram, telotāju mākslā vai fotogrāfijās, tiek izmantoti gaismu un ēnu efekti, tādējādi palīdzot iegūt vēlamo rezultātu. Meikaps ir īsta māksla, tāpēc arī šeit tiks izmantoti mākslas darbu cienīgi paņēmieni. Nākamreiz mēs apgūsim populāru dūmākainu acu efekta meikapa tehniku, kā arī iemācīsimies zīmēt ideālas acu konturlīnijas un parādīsim, kā veidot klasisku un alternatīvu meikapu.